Labdien! Šodien raidījumā stāstīsim par veselību, un mūsu pirmajā stāstā īpaši aicināšu ieklausīties visas sievietes. Jau vairākus gadus pēc kārtas Veselības centrs 4 oktobru pasludina par krūšu veselības mēnesi un aicina sievietes pārbaudīt savu krūšu veselību. Ir svarīgi atgādināt sievietēm par to, ko ir iespējams darīt, lai krūtsvēzi novērstu, lai krūtsvēzi diagnosticētu agrīni, kad ārstēšanas rezultāti ir labāki. Vakardien bija 3 pacientiem operācijas dēļ krūtsvēža, un viņas visas bija šo krūts audzēju atklājušas profilaktiskajā šajā mamogrāfijas izmeklējumā, atsaucoties uz šo uzaicinājumu vēstuli un veidzot izmeklējumu. Un ir ļoti patīkami gan pacientam, gan ķirurgam, ka ir iespējams veikt krūts audzējošas operācijas, kad ir iespējams veikt padus audzējošas operācijas, jo audzēji ir nelieli, kuri sievietēm pašām nekādas sūdzības pat nav radījuši, un tas būtu kā tāds varbūt pamudinājums arī citām sievietēm noteikti atsaukties uz šīm uzaicinājuma vēstulēm, jo tā atsaucība joprojām ir 20%, varbūt nedaudz vairāk līmenī. Par nelaimi nāk arvien jaunākas sievietes, kurām atrodam krūtsvēzi. Tāpēc būtu ļoti, ļoti svarīgi izmantot skrīninga metodas, ko arī valsts apmaksā un reizi 2 gados aicina sievietes no 50 gadiem līdz 69 gadiem uz mamogrāfiju. Jaunākām sievietēm es ieteiktu apmēram ap 30 gadu vecumu noteikti vismaz reizi 2 gados, ja nav nekādu sūdzību, atnākt uz ultrasonoskopiju. Ja ir sūdzības, negaidiet, nākiet jebkurā laikā. Katru gadu ir vairāki gadījumi, kad sieviete atnāk tajā stadijā ar krūtsvēzi, kad ir faktiski jau pārņemts viss organisms. Tad ir diezgan skumji, jo dažas no viņām ļoti labi apzinās, ka viņas ir atklājušas šo veidojumu jau krietni ātrāk, bet nav nākušas, acīm redzot, bailes no izmeklējuma vai no diagnozes. Runājot par šo vēlīno diagnostiku, tad pēc Latvijas statistikas datiem apmēram līdz pat 60%. Ja audzēji tiek diagnosticēta 3. 4. stadija, tas jau ir tā situācija, ka audzējs jau ir izplatījies ārpus lokālās tās savas vietas, ka viņš jau ir devis tātad vai no limfmezglos vai citos attālos orgānos tātad šos savus perēkļus. Līdz ar to slimības ārstēšana un arī tālāka prognoze ir viennozīmīgi sliktāka nekā tad, ja šis audzējs būtu diagnosticēts 1. vai 2. stadijā. Es gribētu aicināt nebaidīties no šīs diagnozes kā tāds, jo rēķina tā problēma jau nekur nepazūd. Vēža ārstēšana vispār, audzēja ārstēšana ir ļoti tādā ziņā progresīva lieta mūsdienās, ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Jo notiek pētījumi gan metožu, gan medikamentu, jaunu medikamentu ienākšanai onkoloģijā. Jo vēzis ir aktuāla problēma ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Krūtsvēža ārstēšanā ienāk jauna medikamentu grupa, tā saucamā mēķa terapija, jo ir atrasts, kad krūts audzējs diagnosticējot, ka viņam varētu būt tādi cilvēka augšanas epidermālā faktora receptori, kas tiek producēti pie krūts audzēja vairāk nekā tas ir normāli, un kas varētu būt viens no iemesliem, kāpēc audzējs tik strauji aug. Un ir atrasts medikaments, kas šos receptorus bloķē. Tātad antivielas, jauns bioloģisks medikaments, kas tātad bloķē šos receptorus, tādā veidā pasargājot sievieti no slimības recidīva, no krūtsvēža recidīva, no šo attālo metastāžu veidošanās.
Tas ir viens no, bet ir tātad vēl ienāk jauni medikamenti, jaunu grupu medikamenti arī pie citu lokalizāciju audzējiem. Tā kā vienīgais varbūt ir šī Latvijas iespējamība šos te preparātus iepirkt un tālāk tātad šiem cilvēkiem iegūt šos medikamentus. Ja? Bet tas, ka viņi neienāk Latvijā, viņi ienāk, bet varbūt ne tik ātri, kā mēs gribētu to. Ja? Gribētu akcentēt, ka visus tos jautājumus, kas interesē pacientus par onkoloģiju, ir dotā brīdī pieejama mājaslapa, kas saucās www.onko.lv, kur ir aprakstīta viss tātad šī informācija par audzēju, par dažādu lokalizāciju audzējiem, it īpaši arī par krūtsvēzi, par visu jaunāko krūtsvēžu ārstēšanā, vietas, kur var veikt tātad šos te skrīningu mammogrāfiju, arī par vietām, kur var saņemt tātad šo specifisko terapiju. Sonoelastogrāfija ir izgudrota samērā nesen. 2004. gadā ir ienākusi medicīnas apritē sākotnēji Eiropas citās valstīs. Pie mums viņa ir kopš 2008. gada. Un faktiski metode ir izdomāta kā labs palīgs ārstiem tieši vēža skrīningam, lai palīdzētu atrisināt jautājumu par dažādiem audzējiem vai veidojumiem krūtīs, un lai sievietēm nebūtu bez vajadzības jāiet uz biopsijām. Ir arī alternatīvas metodas, taču šī metode ir pietiekami laika mazietilpīga, viņa ir samērā lēta, un es teiktu, ka pietiekami informatīva metode. Tā ir ultrasonogrāfijas metode, kurā ir speciāli ieprogrammēta zondē programma, kas izvērtē dažādu audu deformācijas pakāpi, pie kam šī metode ir krāsās kodēta. Ir vairākas klasifikācijas, pēc kā mēs izvērtējam pēc tam atrastos veidojumus. Uz sonoelastogrāfiju varētu nākt visas sievietes, meitenes, jaunietes, arī jebkura vecuma sievietes, kurām ir atrasts jebkāds veidojums. Bet nebūtu vērts nākt kā uz profilaktisku pārbaudi, ja nekas nav atrasts. Faktiski metode ir kā palīgs pēc parastā B režīmā veiktas sonoskopijas, kurā atrod kādu veidojumu, par kuru ārsts nav īsti pārliecināts, kas tas tāds ir. Katrai sievietei jau no pusauģa vecuma būtu jāzina, ka viņai ir katru mēnesi savus krūtis jāpārbauda. Viņai viņas būtu jāpazīst un jāpazīst, kāda ir šī normālā struktūra, kāda tā struktūra ir pirms mēnešreizēm, kāda viņa pēc mēnešreizēm. Un katru mēnesi vienā mēnešreižu cikla periodā pārbaudot šīs krūtis, ja parādās kādi veidojumi, tad sievietei nevajadzētu varbūt meklēt dažādus aplinkus ceļus. Tur vispirms varbūt mēģināt iet uz kaut kādiem izmeklējumiem, kur no ātrāk tiek vai kā, bet uzreiz vajadzētu nākt pie speciālista, pie ķirurga mamologa. Otra lieta ir, ka no 50 gadu vecuma, kad saņem uzaicinājumu vēstuli uz mammogrāfijas izmeklējumu, arī uz to vajadzētu atsaukties, jo tas ir pierādījis, ka tas glāb šo sieviešu dzīvības. Un ka tas arī mums palīdz ārstēt daudz saudzīgāk, un šī ārstēšanas rezultāti ir labāki. Patiesībā ir tikai divas lietas, kas katrai sievietei būtu jāzina. Cita lieta ir šī augsta riska grupā esošās sievietes, kuriem ir bijuši daudzi krūts un olnīcu vēža gadījumi ģimenē. Tur mēs aicinām, ja ir vismaz 2 vai 3 šādu vēža gadījumu asinsradiniekiem ģimenē bijuši, tad mēs aicinām šīs sievietes, iesaistam viņas tādā speciālā programmā, kur jau no 25 gadu vecuma ir gan ārsta pārbaudas, gan sonoskopijas, gan magnētiskās rezonanses, un arī no 35 gadiem pievienojas mammogrāfija.
Ar mazasinību nākas saskarties ļoti daudziem, bet kā sev palīdzēt? Mazasinība, jeb anēmija. Kāpēc mums ir dzelzs deficīts un kam tad biežāk ir šīs anēmijas? Bērniem jāsaka, pēc pētījumiem anēmijas ir 4. daļai un pusē apmēram ir šis dzelzs deficīts jau, kas vēl nav novērts līdz anēmijai. Kāpēc bērniem biežāk un kam tad vēl ir biežāk anēmijas? Bērniem tāpēc, ka viņi aug. Viņiem strauji jāaug, viņiem pastiprināti jāuzņem dzelzs. Ir moderni neēst gaļu cilvēki, kuriem tādu uzskata, un tad viņi arī mēdz bērniem tā kā ierobežotu, ja mākslīgi taisīt pa veģetāriešiem bērnus. Tad, protams, ka arī šeit var gaidīt anēmijas problēmas. Kā tā izpaužās dzelzs deficīts un anēmija bērniem? Tā ir bērns ātrāk nogurst, viņam ir koncentrēšanās traucējumi, grūtāk iemācīties, bezspēks, vājums un arī ir aizkavēt intelektuālu attīstību. Smagākos gadījumos ir gļotādas bāles, bet nagi lūstoši, sauses. Smagākos gadījumos ir tāda tā kā laivveida nagi, tā saucamie ir bedrīti, vidu mati, sausi, lūstoši, āda, arī sprēgā lūpu kaktiņi. Nākamā grupa cilvēku, kam ir dzelzs deficīts, ir cilvēki, kam ir kaut kādas blakus saslimšanas. Visbiežāk mūsu apstākļos tas ir kuņģu zarnu trakta saslimšanas. Tāpat tās aspirīnu lietojot, arī tas pierādīts, ka mazina, ka tas var sekmēt dzelzs deficītu. Hroniskas saslimšanas, varbūt jau tādas retākas, kā multiplā skleroze, reumatoīdi artrīti, kur ir jālietos, kur tiek lietoti smaga medikamentāza terapija. Vēl es gribēju piebilst, ka veciem cilvēkiem sakarā ar to, ka sliktāk ir uzsūkšanās, arī parasti dzelzs deficīts. Dzelzs arī krājumi ļoti ir nepieciešami, pastiprināti grūtniecības periodā un jaunajai mammai, tad, kad viņi baro bērna krūti. Grūtniecības laikā sievietēm ļoti bieži mēdz būt anēmija, jo auglis patērē dzelzi vairāk nekā sieviete tikai viena pati. Ja? Līdz ar to dzelzs rezerves būtu jāatjauno. Saskarties ar anēmiju sieviete var jebkurā dzīves vecumā faktiski. Visbiežākie iemesli anēmijām sievietēm ir sākoties menstruācijām, tātad pusaudžu vecumā un arī pirms menopauzes iestāšanās. Tas atkarīgs no tā, kādā rezultātā ir radusies šī anēmija. Ja tā ir tiešām stipra sasiņošanas dēļ, tad tur jānosaka tas hemoglobīna daudzums un atkarībā no tā, tad mēs izvērtējam, vai tur ir nepieciešama vienkārši diētā pavairot dzelzs saturošus produktus, vai tur var lietot tabletes ar dzelzi, vai var lietot, varbūt pat ir nepieciešams lietot vēnā. Grūtniecības gadījumā sāksim ar to, ka var tiešām palielināt dzelzs uzņemšanu ar produktiem. Ja tas nelīdz, vai arī anēmija ir izteiktāka, tad mēs lietojam kapsulas vai sīru. Es sāku lietot feroglobīnu, kad gaidīju meitiņu. Un es meklēju daudz dzelžu preparātus, ko lietot. Man ļoti daudz bija no citiem preparātiem bija slikta dūša. Un tad man pat dakteris ieteica šo tieši feroglobīnu lietot, teica, ka no viņa nevarētu būt slikta, varētu būt, ka nav slikta dūša, un nevar arī pat cik tā sliktā dūša grūtniecības laikā ir diezgan problemātiska lieta. Un atklāju sev labu produktu. Ar ko feroglobīns ir īpašs un atšķirās no citiem dzelzs preparātiem? Ka feroglobīns nav tikai dzelzs preparāts. Lai veidotos organismā hemoglobīns ir eritrocītos tā viela, kas pārnes skābekli, un kurā iekšā tad tas dzelzs ir, bet lai tas hemoglobīns ir liela molekula, bet dzelzs ir tas, kas piesaista tieši skābekli. Bet tā lielā molekula ir olbaltumvielas dabas, un tur ir nepieciešams gan aminoskābes, gan vitamīni, lai viņi uzsintezētos. Tad jāsaka tā, ka pētījumi pierāda, ka nav jēga dot daudz dzelzi, īpaši ir uzsūkšanās traucējumi. Tāpat vairāk par 20 mg dienā parasti nespēja uzņemt organisms. Un nav jēga dot, ja netiek papildus nodrošināt arī citi mikroelementi.
biežākie tas ir varš un cinks, jā, ka tāpat kā dzels arī varam un cinkam ir milzīga nozīme fermentīvajās sistēmās, un ja nav pietiekami varš, tad nemaz tas dzels nespēja tanī hemoglobīnā tikt iekšā. Šis ir vienīgais medikaments Latvijas tirgu, kurā jūs sastapsiet gan dzels, gan folskāpi, gan B grupas vitamīnu, cinku un varu, kas būtiski nepieciešams eritrocītu un mazasinības ārstēšanai. Pateicoties īpašai ražošanas tehnoloģijai, tika iegūt tādu forma, kas labi šķīst ārpus kuņģa. Šis dzels preparāts neizraisa sliktu dušu un diskomfortu kuņģī. Neveido aizcietējumus, kā arī caurējus. Pētījumi pierāda, ka šī mazo devu terapija kombinācijā ar tādiem mikroelementiem kā varš, cinks, B grupas vitamīniem, B12, B6, folskābe ir tikpat efektīva kā viena pati lielo devu terapija, bet ir viena laba lieta. Un tā labā lieta ir, ka nav blakus parādības. Paralēli arī dodu bērnam viņu, tāpēc, ka tur ir ne tikai dzels, bet tur arī B grupas vitamīni ir iekšā, kas ir bērniem tomēr vajadzīgs. Ir, ja? Manam bērnam garšo šis produkts, un viņa nav sūdzējusies, un labprāt dzer viņu. Par cik es tagad gaidu arī otro bērniņu, tas es nolēmusi arī šo produktu lietot, nemainīt. Dzelzīt nemainīt un palietot šo pašu produktu. Feroglobīns ir divās formās, ir kapsulās. Tātad feroglobīna kapsulas, kurās ir 30 kapsulas vienā iepakojumā. Feroglobīna sīrups vairāk ir piemērots lietot maziem bērniem, sākot jau no gada vecuma, bet arī viņi var lietot pieauguši. Un šeit ir tas sastāvs bagātīgāks, tur ir gan arī aminoskābes, tādi kā lizīns, kas ir vajadzīgs hemoglobīna sintēzē, tāpat tur ir jods un vēl vairāk mikroelementi. Kalcija glicerofosfāts ir klāt, ja, kas pediatri atcerās, kas ļoti labi palīdz kā anabols līdzeklis, ja bērnam ir slikta apetīte, viņš neēd, ja, tad palīdz arī, teiksim, pētījumos arī pierāda, ka lietojot feroglobīnu uzlabojas ne tikai asins rādītāji, bet arī bērnam apetīte uzlabojas un viņš labāk ņemās svarā. Dzels nepieciešams bērniem, kamēr viņi aug visu šo vecumu, bet īpaši vajadzīgs, ja bērns bieži slimo, īpaši pēc saslimšanām, kad atveseļojas arī tiem, kas sporto daudz. Šomēnes feroglobīnu B12 iespējams iegādāties par īpašu cenu.